Šajā raidījumā stāstīsim par labām idejām un paveiktiem darbiem Gulbenes novadā. 2007. gadā izveidotā biedrība Sateka koordinē Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 4. ases programmas līderu projektu izstrādu un realizāciju. Kopš 2010. gada no 233 iesniegtajiem ir apstiprināti 113 projekti. Šoreiz iepazināmies ar paveikto novada invalīdu biedrībā, sociālajā dienestā un Druvienas pagastā. Gulbenes novada invalīdu biedrībā līdz šim realizēti 4 līderu projekti, tādējādi iegūstot ļoti noderīgas lietas. Šeit iegādāts trenažieris, kas palīdz cilvēkiem pēc dažādām smagām saslimšanām, kā insults vai infarkts atjaunot kustības. Kā atzīst biedrībā, ar šī trenažiera palīdzību esam piedzīvojuši gluži vai brīnumus. Mums ir tāds viens ļoti smags gadījums, Ansis Kļaviņš, kurš atnāca, vispār knapi atnāca uz biedrību ar 2 kūjām, un šodien, kā redzēt, viņš staigā pilnīgi bez kūjām, pārvietojas brīvi. Viņam vienīgi ir runas traucējumi, kur, diemžēl, šis trenažieris šo jautājumu nerisina. Jā, cilvēkam, protams, pašam ir jāvēlās kļūt veselam un pašam ar sevi ir jāstrādā. Un viņš to darīja dienā, katru dienu pakāpinot to laiku, jo uzreiz nevar piesaisties pie trenažiera un stundu strādāt. Jo tomēr tur ir jāmēra spiediens, kāds ir pirms trenažiera sākšanas un kāds ir pēc trenažiera beigšanas un jāpakonsultējas, protams, ar ģimenes ārstu. Nākamās iegādātās ierīces ir speciāli pacēlāji, kas cilvēkiem ratiņkrēslā atvieglo izkļūšanu no mājas. Ar šo pacēlāju palīdzību iespējams pārvietoties pa kāpnēm. Viens no pacēlājiem tiek izmantots dienā puisim, kurš nestaigā, lai viņš varētu nokļūt skolā. Mācās 2. vidusskolā, un viņam vajag dienā to pacēlāju. No rīta viņu ved uz skolu, un tad viņu vakarā ved pēcpusdienā no skolas, un tad viņi brauc ārā pastaigāties, un viņš izmanto regulāri to pacēlāju. Vēl kas mums ļoti izmanto pacēlāju, kaut vai, teiksim, gadā 3 reizes, tas ir Īvis Skudra, jo viņš dzīvo 4. stāvā, un viņam arī ir problēmas tikt lejā puisim. Bet pārējie baidās, vienkārši neuzdrīkstās, bailes, ka nokritīs. Bet tā nav, viņu tad piesprādzē. Tā kā pacēlājs viens visu laiku ir uz vietas, otrs darbojās nepārtraukti. Bet arī, tātad noderīga lieta. Jā, ļoti noderīga lieta. Jā, puisīši vecāki ir ļoti lielā sajūsmā un ļoti pateicīgi, kad Matīsam ir iespēja tikt ārā no mājas. Nākamais invalīdu biedrības realizētais projekts ir saistīts ar datoru apmācību. Tika iegādāti 3 datori, un šeit var gan apgūt dažādas datorzinības, gan vērsties pēc padoma. Nodarbības māca Māris Blūms, kurš pats ir invalīds un kurš pats ir ratiņkrēslā. Un pagājušajā gadā mēs izpildījām ļoti veiksmīgi plānu. Ja mums 20 gadā jāapmāca, tad viņš tos 24 izpildīja. Tā kā tur arī mums ļoti veiksmīgi notika. Apmācībās vispirms ir iespēja gūt pamatzināšanas, un pēc tam jau katrs var mācīties tieši sevi interesējošo. Es gāju un mācījos pie Māra, lai tieši sakārtot invalīdu biedrības mājaslapu, jo es to neprotu. Un tad es apgūvu to tieši darbu. Cits grib apgūt tieši draugus sataisīt, cits grib e-pastu, cits grib iemācīties vēstules rakstīt, cits Exceli, cits rakstīt vēstules Wordā, kaut ko saprast. Te ir dažādas vēlmes, jo uzreiz visu datoru nav iespējams apgūt. Lai gan es te strādāju, bet es arī ļoti daudz ko nezinu. Un pat jaunākā ierīce, kas iegādāta par projektā gūtiem līdzekļiem, ir Bioptrona gaismas terapijas lampa. Birutas kundze izgājusi kursus, lai mācētu ar šo aparātu apieties, un stāsta, ka tā pozitīvo iedarbību izjutuši jau daudzi, kas to izmēģinājuši. Es pati personīgi arī esmu izbaudījusi šo gaismas terapiju. Un teikšu, ka ja pašam ir uzņēmība un vēlēšanās, tad sasniegumi ir redzami. Kaut vai tās pašas iesnas, kuras liekas, pat ir beigas, bet izmantojot šo aparātu, tās iesnas pilnīgi kā ar roku ir noņemtas. Biedrībā atzīst, ir arī idejas priekšdienām, vien būtu nepieciešams lielākas telpas, lai visu iecerēto varētu realizēt. Iespējams, ar laiku arī šis jautājums varētu atrisināties.
Arī Gulbenes novada sociālais dienests, lai dažādot savu piedāvājumu klāstu un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, piesaistīs līdzekļus 2 projektu realizācijai. Novada trūcīgajām personām, kā arī veciem un vientuļiem pensionāriem vairākas reizes nedēļā ir iespēja šeit nomazgāties labiekārtotās dušās. Tāpat šī projekta ietvaros iegādāta veļas mazgājumā mašīna. Nu jau dienestā tādas ir vairākas, un iedzīvotāji par nelielu līdzmaksājumu var šeit izmazgāt un arī izžāvēt veļu. Un otrs sociālajā dienestā realizētais projekts ir atbalsta centra izveida. Izremontētas un iekārtotas telpas, iegādāta biroja tehnika un datori, lai līdzētu dienesta klientiem apgūt iemaņas darbā ar datoru. Tāpat šeit iespējams iemācīties dažādus rokdarbus. Mums ir cilvēki, kuri ir mūsu klienti, savas dienesta klienti, tas ir trūcīgie cilvēki, trūcīgo cilvēku ģimenes. Protams, arī nenoraidam arī cilvēkus, kas, teiksim, ir veci vientuļi, varbūt, teiksim, kādam ir interese. Un varbūt pastiprināti, teiksim, mēs tādiem cilvēkus šitiem, kas mēs gaidām pie sevis, tas ir cilvēki, kas ir pirms pensijas vecumā. Protams, kad arī nenoraidam arī tādus, kas, teiksim, ir interese, ka, teiksim, uz to māla procesu, teiksim, darbošanos ar mālu, nenoraidam, teiksim, jaunus cilvēkus, kuriem, teiksim, izrāda interesi un atnākuši šeit pie mums padarboties. Par ko, protams, mēs arī neņemam nekādu naudiņu. Tātad tas ir par cik tas ir projekta ietveros. Atbalsta centra apmeklētājiem ir arī iespēja izmēģināt roku darbā ar mālu. Iegādāta podnieka virpa, apticināšanas krāsns un reizi nedēļā šeit notiek nodarbības visiem interesantiem. Ideja ir tāda, ka cilvēki nāk ar kaut kādam ne tikai tādu vispārīgu interesi, kaut ko papriečkāties ar mālu, bet arī tādu kā nelielu tādu, specifisku interesi, teiksim, es vēlos uztaisīt kaut ko tādu. Varbūt tas nerodās pirmajā reizē, tā saprašana, ko tu tieši vēlies, bet ideālākajā gadījumā ar laiku tad mēs kaut kā kopā atrodam kopīgu mērķi. Edgars stāsta, lai arī daži apmeklē vien pāris nodarbības un vairāk nenāk, tomēr ir arī cilvēki, kam šī darbošanās patiešām iepatīkas. Ir tādi, kas vienreiz atnākot saprot, ka šitas ir tas, kas man patīk, un ar katru reizi, kad cilvēks ierodās, viņam sāk patikt vēl vairāk, jo patiesībā ar keramiku, ar daudzām lietām tā, kad līdz ko tu sāc iemācīties jaunus trikus, tad jaunus paņēmienus sanāk ar vien vairāk un labāk, un tad atliek tikai noturēt to dzirksti pēc to kāri mācīties. Tā kā. Un ir tādi cilvēki, kas nāk, un man pašam reizēm brīnums, ka kāda podika nenāk ārā. Arī sociālā dienesta vadītājs atzīst, ir jāpiestrādā, lai cilvēks mudinātu iesaistīties un kļūtu aktīvākiem. Strādā darbinieki pie cilvēku motivācijas, lai viņus iesaistītu šī procesā, šī, teiksim, projekta apgūšanas, teiksim, tā visā darbošanās. Ja? Ir cilvēki, kas, teiksim, izrāda aktivitāti, bet, teiksim, kuram būtu jāpiepalīdz, lai viņš atnāktu šeit, lai, teiksim, es viņam sniegtu to, ko viņš varbūt pat dažreiz nevēlas. Bet ir tā, ka cilvēki, kuru, teiksim, mēs varbūt motivējam, nākt uz šejienu, kuram pirms tam, teiksim, nav bijusi interese uz kādu no manis iepriekš nosauktām tam darbībām, ne? Ir tā, ka tomēr viņam rodas interese, un viņš nāk, darbojas. Tāpat dienestā atzīst, ja šāda iespēja rakstīt projektus un piesaistīt līdzekļus nebūtu, diez vai varētu tik daudz izdarīt. Es to uzturu, teiksim, ļoti pozitīvu, ļoti labi, kad ir iespēja, teiksim, to, kad varbūt mums tas tomēr ir pašvaldības naudas, teiksim, ar ekonomiju, un mēs, teiksim, varam ar projekta līdzekļiem, varam, teiksim, izdarīt to, ja, ko varbūt tiešām es teikšu, kad ar pašvaldības līdzekļiem varbūt mēs to nebūtu izdarījuši, nebūtu pat, domas jau, teiksim, dažādas ir bijušas, bet mēs noteikti to nebūtu izdarījuši un nebūtu panākuši to, ko mēs izdarījuši projektam. Paldies projektiem, paldies to, ka ir iespējams apgūt tādus līdzekļus, un uz priekšu noteikti, kad mēs skatīsim, sekosim līdz tam projektam, teiksim, naudiņai, un vēl kaut ko, protams, arī mēģināsim, ja, teiksim, būs iespējams ieviest pie mums arī jaunu. Tas ir viegli rakstīt šos projektus, jau kopā šeit tā kā piesist. Paldies, es gribu teikt meitenēm, kas, teiksim, vairāk vai mazāk pie šī procesa strādā, ja. Tātad strādā tur Anita, strādā mums, kas ir mana pakalpojumu
pakalpojumu nodaļas vadītāja, tad strādā Evija, kas ir palīdzības nodaļas vadītāja. Protams, sākums ir vienmēr grūts, bet pēc tam, ja viņš jau aiziet, teiksim, arī paldies arī satikas meitenēm, kuras, teiksim, ar mums, ja, teiksim, kaut kas tur nebūtības, tad, teiksim, tā piepalīdz, bišķi pakoriģējam kaut ko arī. Mums ir novada arī attīstības un projektēšanas nodaļa, ja, kas, teiksim, arī mums sniedz atbalstu, tā kā mēs neesam tādi kā pamesti, tā kā mēs visi darbojamies kopīgi un vienam mērķim, kā es teicu, un vienam iznākumam mēs ejam uz priekšu. Bet nu dosimies uz Druvienas pagastu. Tur ļoti aktīvi darbojas biedrība Pērļu zvejnieki. Tā nodibināta 2009. gadā un kopš tā laika ar līderu programmas atbalstu pagastā realizēti 5 projekti. Pirmajā no tiem tika iegādāta nepieciešamā aparatūra, lai varētu organizēt dažādas apmācības vietējiem iedzīvotājiem. Šī projekta rezultātā mēs iegādājāmies portatīvo datoru, projektoru, statīva ekrānu un uzsākām jau plānot šo apmācību organizēšanu, jo bija ieinteresētība no vietējiem iedzīvotājiem. Un patiesībā šis pirmais projekts ir ļoti cieši saistīts ar nākošo projektu, jo lūk bija nepieciešamība veidot apmācību telpu. Un tātad otrs līdzīgs projekts, kas saistībā ar pirmo projektu, tātad ir šīs telpas labiekārtošana, kā tātad projekta rezultātā iegādājamies mēbeles, konferenču semināru šos galdus, krēslus, citas mēbeles, kā arī videokameru un fotokameru, jo saistībā ar to, ka organizējam ļoti daudzveidīgus pasākumus, arī šīs apmācības, tad lūk, lai to visu dokumentētu un lai būtu iespēja parādīt pēc iespējas plašākai sabiedrībai, tātad bija arī nepieciešama šāda veida aparatūra, jo ne pagasta pārvaldē, ne arī skolā mums šādu iespēju nebija. Un apmācības, kas šeit notikušas, ir ļoti dažādas. Nodarbības biznesa inkubators, gan fotografēšanas pamati. Tad ir bijusi nodarbība augļu koku un ogu krūmu stādīšana, kopšana. Dažādi tādi vienreizējie semināri, kas ir bijuši gan saistībā ar veselību, gan arī dažādu projektu ietvaros, kas notiek šīs tikšanās un semināri, tie arī notiek lūk šajā telpā. Pēc tam, ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, Pērļu zvejnieki realizēja projektu par tehnisko palīglīdzekļu nomas punktu izveidi. Kā jau laukos, diezgan daudz ir veca gadagājuma cilvēku. Un īstenībā jau ne tikai vecajiem cilvēkiem. Ar mums katru ikdienā var notikt kāda nelaime vai kāds negadījums, un tad ir nepieciešami gan kruķi, gan ratiņi, gan dažādas citādas ierīces, kas atvieglotu mūsu šo ikdienu tādā situācijā. Un arī ņemot vērā to, ka Druviena ir vis tālāk no novada centra, tad iedzīvotājiem šādos gadījumos ir ļoti grūti pieejamas šīs palīgierīces. Tā šeit par simbolisku samaksu pieejami dažāda veida kruķi, staigāšanas rāmis, rolators, ratiņkrēsli, ir arī autosēdeklīši dažādu vecumu bērniem, jo ģimenēm, kam ikdienā ar auto nav vajadzības pārvietoties bieži, pašiem neatmaksājas šos pietiekam dārgos krēsliņus pirkt. Nomas punktu iecienījuši ne tikai Druvienas, bet arī apkārtējo pagastu un pat Gulbenes iedzīvotāji. Tā bija problēma. Šo ierīču pieejamība līdz šim bija problēma cilvēkiem. Pēc 4. biedrības realizētā projekta pagastā ir tiešām ļoti dažādas iespējas nodarboties ar sportu. Sporta zālē, pludmales volejbola un strītbola laukumiem pievienojās arī futbola laukums. Mums pie skolas bija teritorija, kas savā ziņā kādu laiku stāvēja diezgan nesakopta. Un tad radās šī ideja, reizē būs gan teritorijas sakopšana, gan būs vēl viena iespēja jauniešiem, bērniem, un ne tikai jauniešiem, bērniem, arī pieaugušajiem, saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Un tātad teritorijā pie skolas, Vecās Muižas parkā, ierīkojām futbola laukumu. Un tagad ir vēl viena iespēja, un tagad Druvienā patiesībā es teiktu, ka ir ļoti dažādas, un pat teiktu, ka šīs visas iespējas dažādu sporta spēļu organizēšanai. Visas sacensības, ko mēs rīkojam pagasta ietveros, tās ir atklātas ar uzaicinājumu no blakus pagastiem, un mēs arī cenšamies, lai jau 2 gadus mums ir notikušas Gulbenes novada
Futbola čempionāta posmi notikuši, teiksim, sabraukums ar 7 komandām. Tas ir ļoti labi priekš neliela pagasta. Un vislielākais prieks, ka, teiksim, vispār visas šīs sportiskās aktivitātes, kas notiek Druvienā, vienā no mazākajiem pagastiem, ka mēs varam radīt cilvēkiem iespēju izvēlēties pareizu dzīvesveidu, pareizi atpūsties un neizvēlēties šīs sabiedrības negācijas. Un vēl, kas ir ļoti labi, ka jaunieši, ka tie tādi aktīvie, kas ir jaunieši, piesaist arī tos, kas nav tik aktīvi, un viņi visi piedalās. Un, protams, vasarā ir gana daudz cilvēku. Katru reizi, kad viss notiek, arī ikdienā. Ir jums sava futbola komanda? Jā, piedalās novadā minifutbola čempionātā. Un arī šobrīd aktīvi tiek realizēts pagaidām pēdējais projekts, kam gūts finansējums no līderu programmas. Druvieniešiem būs vēl lielākas iespējas mācīties mūziku. Esam iegādājušies vokāla instrumentālā ansambļa mūzikas instrumentu komplektu. Tas ir bungu komplekts, sintezators, saksofons, basģitāra, akustiskā ģitāra un arī visas šīs apskaņošanas ierīces, mikrofoni un statīvi un tā tālāk. Tā kā tuvākā mūzikas skola ir Gulbenē, tad Druvienas bērniem ir diezgan nereāli izbraukāt uz nodarbībām tajā. Tāpēc jau iepriekš šeit tika meklēta veidi, kā piedāvāt jaunajai paaudzei iespējas nodarboties ar mūziku. Bija iespēja mācīties ģitāras spēli, solfedžo, aktīvi darbojās arī pašdarbības kolektīvi. Ļoti plaši un ļoti pieprasīta šobrīd ir tradicionālā muzicēšana. Mēs organizējam folkloras nometnes jau 5. gadu šovasar būs. Un tad likās tā, lai būtu šis līdzsvars starp tradicionālo un starp mūsdienīgo. Tad lūk radās šī ideja realizēt šāda veida projektu. Un šobrīd bērni tik ļoti ir ieinteresējušies. Šobrīd jau ir visas skolas bērni ir iepazinušies ar jaunajiem instrumentiem. Šobrīd notiek pieteikšanās uz apmācību grupām. Un skolotāji mums būs arī Druvienas jaunieši. Tātad, jo ir atkal šī iespēja piesaistīt Druvienas jauniešus Druvienai, lai viņi šeit atgrieztos un lai viņi šeit justos piederīgi. Un tātad Kalvis, Undīne un Linda, kur ir jauni cilvēki, kuri paši ir mūziķi un nodarbojas ikdienā ar mūziku, tad viņi būs arī tie skolotāji mūsu jauniešiem. Un jau pagasta pavasara koncertā varēs baudīt pirmos vokāla instrumentālā ansambļa priekšnesumus. Nodarbības notiks kultūras nama telpās. Šeit pat atrodas arī pagasta pārvalde, un viens līderu projekts realizēts arī šeit. Pārbūvētas un izremontētas esošās tualetes telpas, iekārtot arī jaunu tualeti, kas piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šis ir tāds vajadzīgs, kas tiešām bija, jo ēka celta 30 gadus atpakaļ, ka tajā laikā par tādām lietām vispār nedomāja. Pagasta pārvaldē atzīst, lai arī varbūt tas nešķiet pārāk apjomīgs projekts, paši saviem spēkiem bez Eiropas līdzekļu piesaistes nemaz nevarētu to izdarīt. Tas diezgan daudz prasīja naudas salīdzinoši, un tas ir diezgan grūti, jo tomēr, ja valdība saka, ka krīzē beigusies dzīve, tad līdz pašvaldībām vēl tāda augšupē nav nonākusi īstenībā budžetos. Un tad arī izmantojam tādas iespējas, kur var. Salīdzinot ar biedrības projektiem, kas bija ļoti daudz, mums ir vienīgais īstenībā. Ir caur lauka atbalsta dienas arī gan vēl ceļš atremontēs viens. Kā jau teicāt, domājat, kur? Jā. Katrā ziņā tās iespējas, kas parādās, cenšamies izmantot vienmēr visas un maksimāli, cik var. Tāpat pašvaldība atzīst, ka par tādām aktīvām biedrībām kā Pērnu zvejnieki patiešām jāpriecājas, jo tieši šeit ir paši iedzīvotāji, kas vislabāk zina, kam vairāk jāvērš uzmanību un kas nepieciešams. Projektu nevar uzrakstīt rakstīšanas pēc. Ir tādi cilvēki, kas to var izdarīt. Mums tā neizdodas. Mums izdodas uzrakstīt to, ko vajag un kas ir gatavs jau īstenībā. Jau cilvēkiem jau, vai pašam rakstītājiem šī gatavs zina, kas tas būs. Un tad arī tie projekti tā iet. Uz Gulbenes pusi dosimies atkal februārī.